Patiesībā filmā ļoti liela loma ir mūzikai. Un tieši tādēļ arī man kā mūziķei bija gan iespēja kopā ar režisoru Jūri izvēlēties skaņdarbus šai filmai, šim stāstam, kas, manuprāt, ļoti paspilgtina visu šī stāsta dramatismu un arī emocionālo pasauli. Un, protams, ļoti svarīgi bija skaņceļiņa ieraksts, jo visi šie skaņdarbi, 3 kompozīcijas, tās iespēlēju es pie Ventspils koncerta zāles ērģelēm. Bet, protams, visaizkustinošākais un grūtākais bija apmācīt galvenās lomas atveidotāju Johanu Vokaleku darboties pie ērģelēm. Un man jāteic, ka tik labu skolnieci es tiešām savā dzīvē droši vien nebiju sastapusi, jo pamatoties uz to, ka Johana dzīvo mūzikā un pat arī savu laiku ir spēlējusi klavierus, tā pieeja un stāja pie instrumenta viņai jau bija, bet, protams, spēlējot ērģeles, plastika, kustības un imitēt ērģeļu spēli ir pavisam cits uzdevums. Un, protams, tieši tādēļ arī pārsvarā iemontētajās vietās, kur atskaņot tiek mūzika un kur tiek rādīta arī pirkstu un kāju kustības, tad tās ir manas rociņas un manas kājiņas, bet tas tiešām nav pats svarīgākais. Svarīgākais ir tas, kādā veidā mūzika nospēlē šo vilkmes lomu stāstā, cik ļoti viņa magnetizē vienā vai otrā brīdī stāsta vienu vai otru šķautni. Un pats fakts, ka tik ārkārtīgi fascinējošs, patiesībā arī iepriekš filmās neredzēts instruments, mākslas filmās ļoti reti redzēts ir instruments ērģeles, un ka ērģeles, kurās pašās ir ārkārtīgi liels sajūtu, krāsu spektrs, tieši tāpat kā šajā filmā, un šis spektrs un šīs krāsas mainās burtiski milisekundžu laikā, no visklusākā līdz visskaļākajam un atkal atpakaļ, tieši tāpat kā arī šodien filmā to varēja redzēt. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti atbilstoši, ka tieši ērģeles ir šis instruments, kurš raksturo galvenās lomas atveidotāju Ānu Bergu un rāda viņas sievišķo un arī cilvēcisko būtību. Un mēs kopā ar Johanu šķetinājām šo kā muzikāli un caur mūziku pastāstīt šo stāstu.